nācija viņu pielūgs. Ir visi kopā uzņemsim. Jau pamelēt viens rītās, ar zemi viena nolēžas, ar gaismu šķēpu izgaināt, tik visas mājas iečūs, lai tusas māli apkārtas, un grēka priecnes notikstas, lai visas briesmas izbeidzas, kas naktī nomocīja mūs. Rīt pēdējais, kad pienāks reiz, ko pazemīgi gaidām mēs, lai debes gaismā ieved mūs, un zvīksmi ziedot viņu šo, lai Dievam Tēvam gods tiek dots, un viņa dēlam vienīgam ar svēto garu aizstāvi uz visiem laikiem mūžīgi. Āmen. Vēl pirms rītausmas manas acis pievēršas tevi. Es saucu no visas sirds, kungs, uzklausi mani, es sargāšu tavus noteikumus. Saucu tevi, apmestī mani, lai es ievērotu tavas liecības. Es gaidīju jau pirms rītausmas un saucu. Es paļāvos uz taviem vārdiem. Jau pirms manas sarkas bija nomadā nācis, lai es pārdomātu tevis teikto. Savā dvēselībā, kungs, uzklausi manu balsi, saskaņā ar savu spriedumu dzīvi mani. Tuvojas tie, kas ļaunprātīgi mani vajā, bet tālu viņiem no tava likuma. Kungs, tu esi tu, un visi tavi pauži patiesība. No jausa sākuma es zināju par tavām liecībām, ka tu izceļoji grēku mūžības. Gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, Kā tas no iesākuma ir bijis, kā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžot. Āmen. vēl pirms rītausmas manas acis pievēršas tevi. Kungs, Mūžot. Āmen. vēl pirms rītausmas manas acis pievēršas tevi. Kungs, domās labais, dziedāsim kungam, jo liels viņš parādīja savu spēku, zirgu un jātnī piegāzdamas jūrā. Kungs ir mans spēks un mana drosme, viņš kļuva mans glābējs. Viņš ir mans miers un es viņu slavēšu. Viņš ir mana tēva Dievs un es Dievs teicu. Kungs ir kā varenas karavīrs, Jahve ir viņa vārds. Faraona kaujas ratus un viņa karavūku viņš iegāza jūrā. No tavas mutes gaismas pacēlās ūdeņi, kā valnas nostājās plūstošie vīri, jūras vidū sastinga celtas. Ienerēties Dievs
Tavs slavas dziesmu, viņš ļaunās glābējs. Teiciet kungu visas tautas, teiciet kungu visas tautas, slavējiet viņu visi ļaudis. Jo liela ir viņa žēlsirdība pār mums, un mūsu Viņu visi ļaudis. jo liela ir viņa žēlsirdība pār mums, un mūsu dzīve pastāv mūžam. Lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. teiciet kungu visas Brāļi, centieties ar labiem darbiem nodrošināt savu aicinājumu un izvēlēšanu, jo to darot, jūs nekad negrēkosiet. Tas bagātīgi veicinās jūsu ieiešanu mūsu Kunga un pestītāja Jēzus mūžīgajā valstībā. Tevi, kungs, es piesaucu, tu esi mans patvērums. Tevi, kungs, es piesaucu, tu esi mans patvērums. Mana daļa dzīvo zemē, Tu esi mans patvērums. gods lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam. Tevi, kungs, es piesaucu, tu esi mans patvērums. Apgaismo kungs, tu savu nāves sēnā vītošs. Slavēts ir kungs Izraēla Dievs, jo viņš ir apmeklējis un atpestījis savu tautu. Viņš mums ir devis pestīšanas spēku, Dāvida sava kalpa namā. Kā viņš no mūžiem bija sodīts, caur savu svēto praviešu lūpām. Kā mums atvestīs no ienaidnieka varas, no visu to rokas, kas mums ienīst. Ka parādīja žēlsirdību mūsu tēviem un atcerēsies savu svēto derību. Kas varas, ko devis mūsu tēvam Abrahamam, viņš mums izpildīs. Lai viņš sabrīvotu no ienaidnieku rokas, bez bailēm viņam kalpot. Svētumā un taisnībā viņam priekšā visās sava mūža dienās. Un tu bērns visi sauc par visaugstākā pravietu, jo tu esi upra laika priekšā sagatavot viņu ceļus. Viņa tautai mēs pestīšanas ziņu, ka grēki tiks tai piedoti. Mūsu Dieva lielā žēlsirdības dēļ, ar kuru mums apmeklējas gaisma no augstuma. Lai Mūsu Dieva lielā žēlsirdības dēļ, ar kuru mums apmeklējas gaisma no augstuma. apgaismo tos, kas mīt tumsā un nāves ēnā, un vadītu mūsu soļus miera ceļā. Gods lai Lai Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam, Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. apgaismo kungs un savu nāves. Slavēsim Kristu, kas visā vēlējās būt līdzīgs brāļiem, lai būtu žēlsirdīgs un uzticams Dieva priesteris. Lūgsim viņu sūtu. Mums dod mums savas mīlestības pilnību. Taisnības saule, kristības sakramentā kļūt par mūsu gaismu, palīdz mums šo dienu veltīt Tev. Mums dod mums savas mīlestības pilnību. Katru šīs dienas stundu mēs godināsim Tevi un slavēsim Tavu vārdu visā, ko piedzīvosim. Mums dod mums savas mīlestības pilnību. Marija, Tava māte, bija uzticīga Tavu vārdu mācekli. Vadi šodien mūsu soļus saskaņā ar Tavu vārdu. Marija, Tava māte, bija uzticīga Tavu vārdu mācekli. Vadi šodien mūsu soļus saskaņā ar Tavu mācību. Mums dod mums savas mīlestības pilnību. Dāvā mums, kas dzīvojam šajā iznīstošajā pasaulē. Mīlestības pilnību. Dāvā mums, kas dzīvojam šajā iznīstošajā pasaulē, žēlstību ilgoties pēc krišķās neiznīcības un ar ticības cerības
mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un iedod mums mūsu parādus, kā arī mēs iedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atvestī mūs no ļauna. Tev lūdzam, Kungs, lai mūsu sirdis apgaistu augšām celšanās spožus, ar ko mēs spētu atbrīvoties no nāves tumsības un sasniegt mūžīgo gaisu, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, tavu dēlu, kas ir tevi dzīvo māra svētā gara vienībā Dievs visos mūžu mūžos. Kungs, lai ar jums. Mums ir ar tevi. Lai jums sveicīgs varenais Dievs, Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Es arī varu apsēsties būt meditācijā. Svētās misas laikā meditācijā mēs evaņģēlijā dzirdēsim ar to, kā Jānis Kristītājs tiek nonākts. Viņš ir Herodam teicis, ka nav labi palikt ar savu brāļu sievu. Herods to zināja, viņš ļoti labāk klausījās Jāni, bet tad, kad notika šīs tiesības, tad Herodam tas neieteiktu pēc šīs dēļas, tad arī Herods jautāja, vai tu dzīvojies, tad lūdzu viņa konsultēsies ar savu māku, jo Heroda rāda sievu, un viņa teica, ka atnes man dod ar Jāni Kristītāju galvā. Un, protams, Herods negribēja to darīt, tā kā viņa bija no solījis, ka viņš atalgošu šo sievieti par Dievu darījumu mūsu galvā. Un tas mums arī parāda to, ka Jānis Kristītājs vienmēr runāja patiesību. Patiesību viņš bija nē. Bet tajā laikā Herods ir kaut kā klausījās. Herods bieži dzīvo. Arī mums droši vien kaut kādas lietas, kad mēs sākam lasīt kādu grāmatu, ko mums ļoti sāk interesēt. Mēs tajā esam ļoti iekšā, mēs klausamies, mums neinteresē. Pēkšņi mēs saprotam, ka mums kaut kur jāatzīst, kaut kur bija jādara, tas, kas mums interesē,
tāpēc, ka viņi nezina, ko viņi darīt ar savu dzīvi. Šaubu brīdī viņi izvēlas to, kas vairāk darīts viņu labajai slavai, viņu tēlams un acīs, patiesībā iekšējā kļūšanas. Arī mēs uz Dievu un Dievu palīdz iedīt, nosaukt mūsu vistācijas dziļākās vērtīšanas, kas mūsu sirdi, mūsu ārās, Dievs ir Dievs, mūsu darbības, mūsu soļus, varoties, sakot nākumu, kas nāk no Dieva. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen.
gars, tu manu sirdī tu, skarījās tu man, dzirdini svētais gars, svētais gars, nāca. Āmen. Kungs ir ar tevi. Es esmu sveicināta svētā māte, tu esi dzemdējusi ķēniņu, kas valda pār debesīm, zemi mūžu mūžos. Tā ir iesākam šo svēto misiju. Šodien ir arī mēģi pirmā sestdiena, un mēs īpašā veidā turpinām Dievam jau Mariju. Tā ir katra sestdienā, un mācāmies no viņas šo pazemību un vienkāršību. Un arī tagad ejot ceļā uz Aktolu, mēs ļoti daudz dzirdam, ka viņš, kas ir kā Jēzus Kristus zemdētāja māte, ka viņa arī būs tāda savā patvērumā, savā vadībā. Un mēs sākam noslēgt mums grēkoties, bet Dieva žēlastību cienīt. Sacīsim, visvarenajam Dievam un jūsu brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, man vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu svētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu mūsu Dievu. Lai žēlēs par mums visvarenais Dievs ir piedis mūsu grēkus, lai mēs aizvien mūžīgajā dzīvē. Āmen. Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par mums. Kungs apžēlojies par
Lūksimies! Kungs, Dievs, ielūdz vārds, lai mēs netiekam ko vismākās. Vismākās jaunības neticīgi. Mēs tev lūdzam mūsu kunglīgais Kristus to dēla vārdā, ar tevi svētākajā vienībā dzīvo valdījus visos mūžu mūžos. Āmen. Sēsties ieklausīsimies Dieva vārdā. Visos mūžu mūžos. Āmen. Sēsties ieklausīsimies Dieva vārdā. Lasījums no Levīta grāmatas. Kungs runāja uz Mūzes Sīna grāmatas. Kungs runāja uz Mūzes Sīna kalnā sacīdams: Tu sev saskaidījies 7 gadu nedēļas, tas ir 7 reizes 7 gadus, kas kopā veido 49 gadus. Un 7. mēnesī, mēneša 10. dienā tu pūtīsi taurē. Šķīstīšanās dienā jūs pūtīsiet taurēs ar visu savu zemi. Un jūs svētīsiet 50. gadu un izsludināsiet zemē atbrīvošanu visiem tās iedzīvotājiem, ja tā ir ietver. Katrs no jums atgriezīsies savā īpašumā un viens pārnāks atpakaļ savā ģimenē. 50. gads jums būs jubileja. Jubilejas svētīšanas dēļ jūs svētīsiet un ļausiet to, kas pats izaugs tīrumā, bet ievāksiet vīnogus no neapgrēzītiem vidutāriem. Bet jūs ēdīsiet no vīnu svaigākus no saldusa. Šajā jubilejas gadā Šajā jubilejas gadā katrs no jums atgriezīsies savā īpašumā. Kad tu kaut ko pārdosi savam līdzpilsonim vai no viņa pirksi, lai tad neviens neapēdina savu dāvu. Saskaņā ar gadu skaitu pēc jubilejas gada, tu no viņa apēdini savu dāvu. Saskaņā ar gadu skaitu pēc jubilejas gada, tu no viņa pirksi un viņš tev pārdos saskaņā ar
Tādēļ, ka Jānis atgādināja viņam, tu nedrīksti viņu paturēt pie sevis. Viņš izcēlēs no mirušajiem, tāpēc viņa Tādēļ, ka Jānis atgādināja viņam, tu nedrīksti viņu paturēt pie sevis. Viņš gribēja Heroda dzimšanas dienā Herodijādas meita dejoja viņas priekšā, un Herodam viņa nepatikās. Tāpēc viņš zvērēdams apsolīja dot viņai visu, ko viņa lūdz, un viņa savas mātes pamācīja sacīja: dod man šeit grotā Jāņa Kristītāja galvu, un ķēniņš nosmūda. Tomēr zvērstavu to dēļ, kas atradās pie galva, viņš pavēlēja dot un sūtīja Jāņa cietumā nocirst galvu, un viņa galva tika apmesta grotā. Tas ir nebija
teikt, koncentrēties to pašu svarīgu, koncentrēties uz Dievu. Un īpaši šodien to lūksim svētākās Jaunās Marijas aizbildniecību, lai Jaunā Marija mums sāda piemēru aizlūdz par mums, un mēs vienmēr paliekam uzticīgi tai žēlastībai, ko esam saņēmuši Kristus sakramentā, un kuru mēs nemitīgi atkārtojam caur grēksūdzi, caur svēto komuniju. Bet iestājām uz svētību palīdz. Amen. Kopīgā lūkšanā arī katrs no savas vietas varēsim izteikt tādas lūkšanas, un lūdzam par svēto baznīcu, par pāvestu Leonu un visiem garīdzniekiem, lai Dievs viņus stiprina un palīdz viņiem būt uzticīgiem viņu aicinājumiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs un Dievs. Pateicamies Dievam par visām žēlastībām, par šo draugu, kas mūs tik viesmīlīgi uzņem Jēzus un pagātības līdzi. Pateicamies Dievam par visām žēlastībām, par šo draugu, kas mūs tik viesmīlīgi uzņem Jēzus un pagātības līdzi. Mēs tevi lūdzam, Kungs ir ar tevi. Uz augšu
Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pateicamies Kungam mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi. Visu svēto lūgā tevi apbrīnot un slavēt, un it sevišķi pievienot visu svēto jauno Mariju, ar viņas vārdiem teikto laimību. Jo patiesi visās zemes malās tu esi darījis lielas lietas, un cilvēkiem esi rādījis savas žēlastības daudzumu, jo uzlūkodams savas kalpones zemību, caur viņu esi dāvājis mums pestīgāku, tavu dēlu Jēzu Kristu mūsu Kungu. Viņā to majestātu pieaudzīgi ir būt, kas tavā priekšā debesīs Gabriela. Pieaudzīgi ir būt, kas tavā priekšā debesīs Gabriela. Ļauj mums arī mūsu mācīgie dzīves skanēt, kopā ar viņiem slavējot Tevi. Svēts, Svēts, svēts. Ļauj mums arī mūsu mācīgie dzīves skanēt, kopā ar viņiem slavējot Tevi. Svēts, Svēts, svēts ir Kungs, debesu Kungs, debesu un Mēs vēstīsim par tavu nāvi, Kungs, vēstīsim par tavu atnākšanai. Līdz tavai atnākšanai. Liecēt jau mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Leo, ar mūsu
lai ir ar tevi. Sveicināsim viens otru ar mieru un sveicināsim. Ir ar tevi. Sveicināsim viens otru ar mieru un sveicināsim. Apžēlojies par mums, ja vājās, kāds no pasaules degus. Ja vājās, kāds no pasaules degus. Kungs dāvā mums apžēlojies par mums, ja pasaules grēkus dāvā mums jāru.
svētīga jau no